Tātad šīs dienas tēma vienlaicīgi ir tēma pati par sevi, un vienlaicīgi ir lielas iepriekšējās tēmas noslēgums, jeb kāda Dmitrija Šidravicka kā autora tēmas izklāsts. Un tēma ir nefeša terapija, jeb mūsu šīs zemes dvēseles dziedināšana. Ar tiem līdzekļiem, ko cilvēks pats var veikt. Protams, ar Dievu palīgu, bet tas, kas attiecās uz tiešām iespējamām lietām, ko kā cilvēks var veicināt, ko veicināt? Veicināt, lai tā mūsu zemes dvēsele, kas ir atkarība, jeb kas ir kontaktā ar to mūžīgo dvēseli, ko Dievs mums ir devis, jeb citiem vārdiem sakot, kas mums ir iedota, varētu teikt tā, jo vēl citiem vārdiem sakot, šī dvēsele mums tā līdz galam nepiedara. Viņa mums ir iedota. Bet mums piedara mūsu šīs zemes dvēsele nefeš, un viņa šo ivrītā nešamā, viņa ir ar to kontaktā, vai viņai vajadzētu būt pilnīgā kontaktā caur mūsu garu, ja? Caur cilvēkam arī iedoto garu. Un šī dvēsele apstrādā šo jauko enerģiju, kas ir dievišķa mūsos. Un jo labāk un harmoniskāk šī mūsu dvēsele, ar kur mēs dzīvojam šajā pasaulē un jūtam, redzam un tā tālāk un kustamies vai apjēdzam, jo viņa ir veselāka, jo viņa ir, var teikt, tādā tiešā proporcionalitātē, jo viņa ir gaišāka un garīgāka. Drusciņi atgriežoties pie iepriekšējās tēmas, mūsu šīs zemes dvēsele veido garīgus analogus, jeb garīgas barotnes, jeb garīgu substanci katrai mūsu organismu sistēmai. Izejot no tā, kā autors apraksta kā pasaules radīšana, vai tā būtu gaisma mūsu nervu un psihiskai sistēmai, vai tā būtu iespējamā barība vai ieteicamā barība, bet tas, kā lai saka, garīgais pamudinājums lietot to vai citu ēdienu, tātad garīgs materiāls, ko mūsu dvēsele piesūta mūsu organismu sistēmām, teiksim tā. Mūsu nefeši piesūta mūsu ķermenim, lai tas pareizi funkcionētu. Un pāris vārdos tas ir par to, kā autors tiecās noslēgt šo tēmu, papildus dodot klāt receptes, jebkurai iespējamajai, cilvēka disfunkcijai. Un autors veiksmīgi ir pamatāts izejot cauri psalmiem, saredzējis Dieva vārdu, kurš mūs rosina pievērsties un dziedēt vispirms, protams, šo dvēseli, bet, lai dvēseli būtu veselāka, ir uzreiz rekomendējami ieteikumi, kas cilvēku spēkos, kā ir uzlabot arī tiešā veidā šo savus jebkuras sistēmas darbību, vai tā būtu asinsrite vai gremošanas sistēma. Tātad ir runa par harmonizēšanu, par mūsu pašu dvēseles harmonizēšanu. Tā iemesla dēļ, lai šī dvēsele varētu darīt te doto uzdevumu. Un tas ir caur mūsu garu saņemt garīgu gaismu no tā kunga. Un vēl maza piezīme, kad autors uzskata, un es domāju, droši vien, ka jāpiekrīt viņam, ka Dievs pastāvīgi ir spējīgs uzraudzīt cilvēka garīgo stāvokli, par to liecina gan dienas un nakts maiņa, par to liecina vispār jebkāds noteikts ritms, ieskaitot šabata esamību. Pie tā es apstājos, analizējot kādu no dienām. Tātad cilvēkam no Dieva puses ir dots viss. Tā ir visaugstākā labvēlība, tas ir visaugstākais labums, tas ir, kā lai saka, ieskaitot šo dzīves ritmu, kas nav mazsvarīgi un tā tālāk. Lūk, tagad es esmu apstājies pie nefeša terapijas. Mēs jau esam apskatījuši gan 6. dienu, kā cilvēku radīšanu, gan 7. dienu, kad ir ieteicams atpūsties. Attiecībā uz nefeša terapiju tās būtu parasto, rituālu vietā. Šeit drusku mazliet ir runa par fizisku rituālu, un tas ir, autors iesaka izdzert vienkārši 3 glāzes ūdens 3 reizes dienā, virs kurām ir runa par fiziskām procedūrām, virs kurām tiek noskaitīti attiecīgi psalmi. Bet par to jau es esmu runājis. Tātad tagad mūsu tēma ir nefeša terapijas receptes. Līdz šim daudz esam runājuši par nefeša noteicošo lomu ietekmē uz fizisko organismu. Taču kā sistēmas, tā atsevišķi orgāni, tajās sistēmās jūta vajadzība pēc īpašas sagatavotības dzīvības enerģijas saņemšanai. Tātad sistēmas un orgāni jūta vajadzību pēc īpašas sagatavotības dzīvības enerģijas saņemšanai, ko piegādā nefeši. Ja? Lai to nodrošinātu,
Nu, lūk, pirmā recepte. Virs tīra ūdens tiek runāti psalmi, un ūdeniem tiek pievienota viela šķidrā veidā, kas attiecīgi konkrētās saslimšanas kontekstā, attiecīgi konkrēta viela, ja? Šīs vielas tiek iepilnātas nelielā daudzumā pa vienai pilē no katras minētās. Tātad, pie tam katrā gadījumā tiek izmantotas 6 vielas. Tātad šīs vielas, kuru īpašību kopums palīdz nodrošināt visu 6 organismu sistēmu sadarbību ar nefešu. Šim mērķim izmanto tīras sulas, spiestas no augļiem vai zālītēm, aptieku šķīdumi, pa piemēru jods. Viņš min nosaukums, kas ir izmantojumi. Lapu, sakņu, augļu, mizu novilkumi, kas aprakstīti receptēs. Te būs arī sekos veids, kā pagatavot. Papildus var izgatavot novārījumu, tā izgatavošanai der jebkura minētā auga sastāvdaļa. Novārījums, ja? Visus novārījumus izgatavo vienā veidā. Vienu teikaroti sausa auga substrāta aplej ar glāzi 200-250 ml vārošu ūdens, tad šķidrums jāatvaicē līdz apmēram 1/3 sākotnējā daudzuma. Noteikti jāsāk ar ieiešanu rakstos un psalmu, izlasīt psalmus. Tātad patreiz ir runa par novilkumu sagatavošanu, ja? Sagatavoto novārījumu var lietot uzmanīgi, ja? Tagad sagatavoto novārījumu var lietot sagatavošanas dienas gaismas laikā, sekojošajā naktī, un nākošās dienas gaismas laikā. Autori tādi norādījumi. Ja? Pēc tā novārījums jāgatavo no jauna. Krūzītē vai glāzītē 150-250 ml iepilina. Tagad pieņemsim, novārījums mums ir gatavs. Ja? Krūzītē vai glāzē iepilina pa pilē no katra, tie šķīdumi būtu 6. Tas ir noteikti svarīgi, jo tas pieder pie sistēmas, ka 6 dienas, un ja mēs gribam harmonizēt visu organismu. Ja? Pa pilē no katra, kas šie šķīdumi tad mums būtu 6, kas norādīti receptē. Ja kāds no minētajiem nav pieejams, nākas iztikt ar pārējiem. Tā kā arī te rakstīts, aizvietot pieminētos ar pēc īpašībām līdzīgiem nav ieteicams. Psalmu lasīt virs šīs šķidruma ieteicams pagriežot seju Jeruzalemes virzienā. Te ir rakstos atrast pamatojums, ja. Lielā ķēniņa pilsētas, Mateja 5:35, tas būtu latviešu valodā pirmā ķēniņu 8:48 līdz 50. Un ja tie no visas savas sirds un no visas savas dvēseles atgriežas pie tevis tajā, viņi nekas viņus tur noduši gusā, un ja tad viņi tevi pielūdz, griezušies ar vaigu pret savu pašu zemi, un tā tālāk. Ir runa par principu, par veidu, kā mēs lasam psalmus. Tad mēs pagriežamies pret Jeruzalemi. Mūsu gadījumā, ja mēs šeit dzīvojam, tas iznāk uz dienvidiem tieši, ja, jo meridiāns tas pats, vai ne, apmēram. Un varam atrast Daniela 6:10. Daniela 6:10. Kad Daniels dzirdēja, ka ir izsludināts šāds rīkums, gāja savā namā, kur viņam bija augšistabā pret Jeruzalemi vērsti un atvērti logi, un kur viņš nometās 3 reizes dienā ceļos, pielūdz un slavēja savu Dievu, kā viņš to visu laiku kārtīgi bija darījis. Atgriežamies pie dziedināšanas. Seja pret dienvidiem Jeruzalemē. Psalms jālasa 3 reizes dienā, to mēs pat arī dzirdējam, ceļoties no miega dienā un pirms miega. Vajadzības gadījumā reižu skaitu var palielināt. Minēts psalms, sinodalnie 54, 55, 18:19. Vakaros, rītos un dienvidū es nopūtīšos un žēlošos, un viņš uzklausīs manu balsi. Tātad 3 reizes dienā ceļoties no miega, dienā un pirms miega. Vajadzības gadījumā reižu skaitu var palielināt. Psalmi jālasa nesteidzoties, iedziļinoties klusā, bet sev dzirdamā balsī. Beidzot lasījumu, nesteidzoties maziem malciņiem izdzert šķidrumu. Lūk. Ja nepieciešama vienreizēja palīdzība nefeša darbības atjaunošanai, piemēram, pie depresijas, spēku zudumiem un tā tālāk, viss glāzes saturs izdzerams uzreiz.
Ja cilvēkam jāizveseļojas no hroniskas kaitas, tad šķīdums mazliet jānodzer. Es pieņemu, ka psalms ir tikko kā noskaitīts, šķīdums mazliet jānodzer, tad atlikusī daļa jādzer mazās porcijās ar pārtraukumiem līdz nākošajam psalmu lasījumam. Atkarībā no slimnieka stāvokļa pārtraukumi var būt no 15 minūtēm līdz 1 stundai. Nu lūk, tad ir runa par īpašu šķīdumu pagatavošanu no 6 zālītēm, ko pievieno glāzei ūdens. Jālasa ar ticību, vēršoties pie Dieva ar visu savu sirdi, ar psalmu vārdiem. Sevišķi uzmanību pievēršama vienam no pantiem, kam ir tieši sakars vai simbolisks sakars ar sistēmu organismā, kam jāveseļojas. Šis pants norādīts figūriekavās pēc katra psalma numura. Tātad ir norādīts psalms, un tad ir figūriekavās norādīts konkrēti vārdu sakopojums, kāpēc šis psalms, teiksim, tā būtu izvēlēts. Gadījumā, ja ir neiespējams vai ļoti grūti slimniekam pildīt iepriekš aprakstīto psalmu, psalmu var lasīt jebkurā stāvoklī, sēžot, guļot, pagriežot seju uz jebkuru pusi. Tas nozīmē, kur mēs atrodamies. Ja? Te man 2 psalmi pieminēt, es tagad tieši tālāk. Ja? Atsauce psalms 139. Tu esi ap mani no visām pusēm. Tur ir tā atsauce uz vārdu. Ja? Ja slimnieks pats nevar izrunāt psalmus, kāds to var lasīt viņa vietā un vārdā. Vēlams, lai slimnieks dzirdētu. Un tad dzirdināts slimnieka ar ūdeni, virs kura lasīti psalmi. Tas attiecas arī uz maziem bērniem. Katrs nefešu terapijas kurs jāuzsāk dienā, kas atbilst radīšanas dienai, uz kuru attiecās neveselā sistēma. Tas teikums varbūt bija sarežģīti, īstenībā ir vienkārši. Piemēram, nervu sistēma pirmajā dienā. Ja? Darbs ir pieejams, ja? Un drusciņi atgādinu, ka autors katrai cilvēku sistēmai ir saskatījis dziļāku jēgu radīšanas 6 dienās. Un tā kā cilvēks ir mikrokosms un iekļaujas visā kosmosa, tajā visā ārējās pasaules, jeb radītajā pasaulē, par to arī ir atrasts vārdā, kad cilvēks no viena pasaules gala līdz otram, es varbūt necitēju burtiski, tad arī visas mūsu sistēmas, kā uzskata autors, ir radītas jau sākot ar 1. dienu, ne tikai kā aprakstītas, kā 6. diena. Ja? Tātad, ja mūs jāārstē nervu sistēma, tad tā ir sakarība ar 1. dienu. Tas ir svētdiena. Ja? Asinsrite 2. kas ir mums pirmdiena un tā tālāk. Ja? Tātad ārstēšanas kurs iesākams tieši tajā dienā, kuru sistēmu no savām 6 sistēmām mēs gribētu dziedināt. Tajā dienā ir jāuzsāk ārstēšanas kurs. Sestdienās ieteicams atturēties no ierastajām nefešu terapijas procedūrām un to vietā izdzert 3 reizes dienā pa glāzei tīra ūdens. Virs ūdens nolasīt, tā sauktos sestdienas psalmus, kas ir sinodālā tulkojumā 91, 92, latviešu valodā tas būtu 92 un 93. Sestdienas psalmi, tur ir vēl sestdienās, bet tāds ir autora ieteikums. Un, kā autors atzīmē noslēgumā, vēlreiz uzsveram, ka nefešu terapija nav pretrunā ar citām ārstēšanas metodēm un arī tās neaizvieto. Gluži pretēji, gara un dvēseles, apvienošana, gara un dvēseles apvienošanas ar nefešu terapijas praksi, ja, pastiprina, jeb veicina citu dziedināšanas veidu efektivitāti. Tas man bija jums sakons. Tulkoja Edmunds Jonaitis, autors Dmitrijs Šidrovickis. Amen. Tālūk, es tā kā būtu nobeidzis, ka no manas puses mēģināšu iztulkot visas tās zālītes un visas to konkrēto receptūru, bet viņi ir pieejami, un es domāju, ja kāds ļoti vēlēsies un jutīs, ka varbūt viņš grib mazliet kļūt veselāks, gan dvēseliskajā, gan varbūt fiziskajā ziņā, tad te ir pilnīgi konkrēti ieteikumi ar rekomendācijām, kā šos ieteikumus īstenot. Tad vēlreiz paldies par uzmanību. Amen.